Vairāk kā gads ir pagājis kopš jumta sabrukšanas lielveikalā Maksimā Rīgas mikrorajonā Zolitūdē. Līdz šim netika aizturēta neviena atbildīgā amatpersona. Savukārt 13. janvārī preses konferencē Latvijas kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Grišins nosauca pirmos aizdomās turamos. Uz šodienu procesa virzītāji ir atzinuši 3 cilvēkus par aizdomās turamiem. 2 no viņiem vakar tiesa piemēroja drošības līdzekli arestu, apcietinājumu. Vienam no aizdomās turamiem šodien procesa virzītājs piemēroja drošības līdzekli nododot policijas kontrolē, un vēl otro drošības līdzekli aizliegumu izbraukt ārpus valsts bez procesa virzītāja ziņas. Šajā lietā policija piemērojusi aizdomās turamo statusu sagrūšās ēkas būvinženieram Ivaram Sergantam, kurš arī ticis apcietināts, kā arī projekta būvuzraugam Andrim Gulbim. Aizdomās turētā status piemēros arī arhitektam Andrim Kalkinam. Viņam noteikts ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Ir arī citi aizdomās turamie šajā lietā. Paralēli tam ir uzsākti 2 procesi attiecībā pret juridiskām personām par procesuālām piespiedu līdzekļu piemērošanu šīm juridiskām personām. Pēc krimināla policijas priekšnieka sacītā tuvākajā laikā būs nocaukti arī citi aizdomās turamie. Savukārt ģenerāla prokurors Ēriks Kalmējers norādīja, ka pie atbildības var būt sauktas arī Rīgas domes amatpersonas. Atgādinām, ka 2013. gada 21. novembrī Zolitūdē, sabrūkot lielveikala Maksima jumtam, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus.